Ir labi būt jūsu vidū. Ja jums ir bībeles, tad atšķiriet kopā ar manīm 1. Samuela 17. nodaļu. Slāvu Jēzu. Slāvu Jēzu. Halleluja. Paldies Jēzu. Paldies Jēzu. Slāvu viņam. Un rakstot, ko es gribētu nolasīt, pirms mēs ejam uz 1. Samuela 17. nodaļu. Pāvela 2. vēstulē korintiešiem no 14. panta ir tādi vārdi. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas top izglābti un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smarža uz nāvi, diemžēl, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Vēlreiz ilsīšu to 14. pantu. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Paldies Dievam. Amen. Amen. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Un jūs atšķīrāt 1. Samuela 17. nodaļu, ja? Un tas, par ko es gribētu dalīties ar jums šodien, ir saistībā ar uzvaru. Saistībā ar uzvaru, un es to tēmu nosaucu Mana uzvara ir mūsu kopējā uzvara. Mana uzvara ir mūsu kopējā uzvara. Un es ticu ar visu savu sirdi, ka Dievs vēlās vadīt mūs kā draudzi uzvaras gājienā. Jūs piekrītat? Ja, ka Dievs vēlās, ja, un viņš arī nodrošina, ja, šo staigāšanu, šo uzvaras gājienu. Tas nav tā, ka Dievs saka, jums ir jāstaigā uzvaras gājiens, ja, un tad jāizplata šī Kristus saldā smarža visur, kur jūs esat, ja, nenodrošinādams mūs ar visu nepieciešamo. Ja. Bībelē ļoti skaidri, īpaši Efeziešu vēstulē 6. nodaļā, tur ļoti skaidri pateikts, ja, ka Dievs ir nodrošinājis mūs ar visu, lai mēs varam staigāt uzvaras gājienā. Gan personīgi, gan arī kā draudzes kopumā. Un nepaņemsim to vārdu par vieglu, tur Pāvils ļoti skaidri saka, lai mēs beidzot topam stipri viņu varenajā spēkā, lai mēs satveram visus Dieva ieročus, ja, lai mēs varam uzvarēt visu ļauno tajā dienā, kad tā ļaunā diena parādās. Un nevienmēr mēs tās ļaunās dienas varam paredzēt, bieži vien tās ļaunās dienas parādās piepeši, ja, pārsteidz mūs. Ja. Un Dievs sagaida, ka mēs tajos brīžos būsim gatavi un nekatīsim panikā, ja, izmisumā, pēkšņi neatteiksimies no ticības vai neaiziesim prom, bet ka mēs tajās situācijās reaģēsim, ja, mēs uzvarēsim. Un Dievs vēlās mūs vest uzvaras gājienā. Un tā viena doma, kas droši vien visies cauri, ir tā, ka tā
ka pa lielam visas lielās uzvaras, kas stāv mums priekšā kā draudzei, vairāk vai mazāk viņas ir ļoti cieši saistītas ar mūsu katru vienu ļoti personīgi. Ja? Ļoti cieši saistītas. Viss lielie panākumi, kas stāv mums priekšā, ir vairāk vai mazāk ļoti cieši saistīti ar katru vienu no mums ļoti personīgi. Ja, mēs katrs viens esam daļa no Kristus miesas, un, manuprāt, tas ļoti daudz ko paskaidro, īpaši, ja mēs skatāmies 1. korintiešiem, 12. nodaļā, kur Pāvils runā par to, ka mēs visi esam viens vesels, mēs neesam katrs pats par sevi, un mēs esam ļoti cieši saistīti, ja tu šodien to nezini vai neapzinies, ja, tad tā ir patiesība, ka mēs visi, kas mēs esam Dieva bērni, mēs esam ļoti cieši saistīti, garīgi ļoti cieši saistīti, ja, un ja kāds no mums krīt, ja, tad ir tā, ka mēs to izjūtam. Vajadzētu būt tā, ka mēs to izjūtam, un ja kāds atkal piedzīvo uzvaras, tad to arī vajadzētu izjust, vai ne? Tā vajadzētu būt, ja. Ja mēs neesam katrs pats par sevi, mēs visi esam viena miesa, mēs visi kopā veidojam vienu miesu, un tāpēc visas lielās lietas, kas stāv mums priekšā, viņas visas vairāk vai mazāk ir ļoti cieši saistīts ar katru vienu no mums ļoti personīgi. Un tāpēc, manuprāt, tas ļoti ir jāpaņem to aiz auss, vai kā Pāvils saka, ņemiet to pie sirds, ja? Tas ir ļoti svarīgi. Tas patiesībā uzliek diezgan daudz atbildības uz katru vienu no mums. Ja? Neviena uzvara mūsu dzīvē, ja draudzes dzīvē neatnāks vienkārši tā paši par sevi. Ja? Viņas visticamāk atnāks, tas būs ļoti cieši saistīts ar katru vienu no mums personīgi. Un es gribu minēt vienkārši tādus 2 piemērus, un pie viena piemēra mēs apstāsimies vairāk. Ja jūs atceraties Jozua gadījumā, ja, Dievs bija runājis uz viņiem, un Dievs sāka vest šo jauno paudzi tādā uzvaras gājienā, ka viņš šķērso Jordānu. Beidzot, ja pēc 40 gadiem šī jaunā paudze atstāja tūkstnes, iziet ārā, piedzīvo vienreizēju Dievu vadību, ja, pie Jordānas, un viņi dodās uz priekšu, un viņi piedzīvo brīnišķīgu uzvaru Jērikā. Viņi redz, kā Dievs viņus vada, viņi redz Dievu spēku savā dzīvē. Un Dievs bija runājis par kādām lietām, ko viņiem nevajadzēja darīt, nevajadzēja aiztikt, un kāds no Izraēla bērniem pieskārās tam, par ko Dievs bija teicis, ka nebūs aiztikt. Un tad sekoja nākamā pilsēta, tādā ļoti lielā pārliecībā, ka viņi ies tālāk un uzvarēs nākamo pilsētu. Un ņemot vērā to, ka tā pilsētiņa maza, ja viņi pat nesūta lielu armiju, tikai cik tos 300 vīrus, viņi visi dodās tur un piepeši viņi cieši sakāva. Un Jozua ir tādā izmisumā, nesaprot, kas notiek. Visu laiku bija tik labi un brīnišķīgi Dieva vadība un uzvaras pēc uzvarām. Un pēkšņi kaut kas notiek tāds, kas liek Jozua un visai tautai vienkārši raudāt un saukt uz Dievu. Mums ir kādreiz tā bijis, ka tu ej un piepriekš kaut kas tā kā pret sienu un kaut kas notiek un tas liek tev saukt uz Dievu. Dievs, kas notiek? Tu esi teicis savā vārdā, ka tu vadīsi mūsu uzvaras gājienā. Kas ir noticis, Dievs? Kāpēc mēs nepiedzīvojam uzvaras? Kāpēc mēs piedzīvojam sakāmus? Kas ir noticis? Un tad Dievs atbildēja Jozuam ļoti vienkārši. Viņš teica, celies augšā, tavā vidū ir grēks. Un viņš sāka iztaisīt izmeklēšanu. Beigās viņi nonāca līdz kādam cilvēkam, ja, kurš bija paņēmis aizliegto. Un šī viena cilvēka dēļ, ja cieta ļoti daudz. Viena cilvēka dēļ cieta ļoti daudz, viņi nevarēja paiet uz priekšu, tāpēc, ka šis viens cilvēks bija paņēmis aizliegto. Un ļoti līdzīgi vēl mēs bišķiņi varam paiet apakā, kur mēs redzam par izlūkiem, kuri bija aizgājuši uz apsolīto zemi. Atcerēsimies, ka tā tauta ir diezgan liela, un ieskaitot sievas un bērni, tie varētu būt noteikti vairāk miljoni, un plus vēl dzīvnieki ļoti daudz. Un atcerieties, 12 cilvēki aizgāja uz apsolīto zemi, izlūkot, ja. Viņi atnāca apakaļ un teica, jā, tā ir, kā Dievs bija teicis, un tad 10 no tiem teica, jā, bet, un šie 10 cilvēki
Es domāju, ka viņi neapzinājās to, kādas sekas visam tam būs, tam, ko viņi saka, tam, ko viņi runā. Un šie 10 cilvēki ietekmē visus pārējos, un tā viņiem zuda drosme, zuda ticība, un viņi visi neiegāja apsolītajā zemē. Tāpēc Dievs droši vien ļoti, ļoti bargi, kad mēs lasām vecajā derībā, viņš ļoti bargs ir attiecībā pret kādiem cilvēkiem, ja, kas sāk grēkot, viņš saka, izmet ārā ļaunumu no jūsu vidus, un bieži vien tas beidzās ļoti traģiski tiem cilvēkiem, kas grēkoja. Un daudz citi piemēri Bībelē mēs redzam, kur nevajadzēja nemazam daudz cilvēkus, ja, pietika ar dažiem, 1 vai 2, ja, kas ietekmēja vai saindēja vai inficēja negatīvi, ja visus pārējos. Saprot, kāda nozīme ir tev un man. Ja. Es nezinu, vai mēs vienmēr tā aizdomājamies par to, bet es gribu vienkārši atgādināt tev, ka patiesībā mums katram vienam ir ļoti liela atbildība. Ja. Un otrs gadījums ir, kad mēs domājam par Dāvidu, ja, kurš viens pats būdams, ja, viņš uzvarēdams Goliātu, viņš, varētu teikt, atraisīja visus pārējos arī piedzīvot uzvaras. Ne tikai Dāvids uzvarēja Goliātu, bet tie vīri, redzēdams, ka Dāvids uzvarēja Goliātu, viņi varētu teikt, saņēma drosmi vai iedrošinājumu, saņēma jauns spēks, ja, redzēja, ka Dāvids uzvarēja, tas iedrošināja viņus, ja, un visi devās cīņā, un visi sāka vajāt šos filistiešus, un beigās tas viss noved pie uzvaras. Viens cilvēks. Un abos divos gadījumos mēs redzam, ka nemazam nevajag daudz, ja, pietiek ar varbūt kādu, ar ko viss sākās. Droši vien esat dzirdējuši tādu virsrakstu, kādai grāmatai atmodas sāks ar mani. Un es teiktu, tā daudzas lietas sākās ar vienu. Nemazam nav vajadzīgi ļoti daudz, un patiesībā tu esi tas cilvēks. Tu esi tas cilvēks. Es esmu tas cilvēks tajā Kristus miesā, un vai nu es paraušu līdzi, ja, ar savu negatīvo, ja, vienalga savu dzīvesveidu, savu runāšanas veidu, un vai nu arī es paraušu līdzi ar labām lietām, ja, ar savu dzīvesveidu, sekojot Kristum vai runājot, ja, ticības valodu. Ja. Un tas uzliek ļoti, ļoti lielu atbildību. Un es teicu, ka Dāvids šajā gadījumā viņš atradās ne jau nejaušām. Es teicu, ka tā bija Dieva vadība viņa dzīvē. Es domāju, ka viņš nebija plānojis, ja, atrasties tieši tajā laikā un tieši tajā stundā vai tajā minūtē. Es ticu, ka visas lietas kārto Dievs. Un interesanti, ka tieši šajā laikā, varētu teikt, izšķirās, ja, ļoti nopietnas liktenis, ja, par nevis vienkārši vienu cilvēku, bet par tautu. Ja. Ja, par tautu izšķirās, ja, kurš kuram maksās, ja, kurš kuram vergos, kurš kuram kalpos. Ja. Par to notiek tā cīņa, kurš kuram maksās nodevas. Ja. Ja, maksās tam, kurš ir spēcīgāks. Maksās tam, kurš ir stiprāks. Un, protams, ka filistieši ne par ko negrib kalpot Izraēla bērniem. Ne par ko. Viņi vienkārši ir gatavi cīnīties, jau viņi arī nostājās, lai cīnītos ar Izraēlu, un viņi lieto pašu labāko. Viņi sūta Goliātu, ja, lai viņus biedētu un tā tālāk. Un patiesībā Dāvids ienāk tādā ļoti, ļoti atbildīgā momentā. Ļoti atbildīgā momentā. Un es ticu, ka tā ir Dieva vadība, jo Dievam vajadzēja kādu cilvēku, ja, kurš atšķirsies no visiem pārējiem. Un jāsaka, Dāvids šajā situācijā, viņš atšķīrās no visiem pārējiem. No visiem pārējiem. Un es domāju, mēs arī dzīvojam patiesībā ļoti tādā īpašā laikā, ļoti atbilstošā laikā. Līdzīgi varbūt kā Estere, atcerieties, ja, ka Dievs viņu tā bija pacēlis, un tad pienāca tā ļaunā diena, ko neviens nevarēja tā paredzēt ar to Hamanu, ja, kurš pieprasīja, ja, pilnīgu ebreju tautas iznīcību. Un ir pagājuši gadi, un Dievs brīnišķīgā veidā Estere bija ievedis iekšā un padarījis viņu par ķēniņienu. Un atcerieties, ko Mordehais viņai teica. Vai šī nav tā stunda, vai šis nav tas laiks, kad Dievs tevi ir pacēlis konkrētam laikam, konkrētai stundai, lai tu kaut ko darītu. Darītu kaut ko pozitīvu. Un es ticu, ka arī mēs dzīvojam ļoti atbildīgā laikā. Un jautājums ir šodien, ja,
kā mēs ietekmēsim, ja? Kā mēs ietekmēsim. Un es ticu, ka Dievs vēlās mūs vest uzvaras gājienā. Dievs grib parādīt, ja, kad ar viņu ir iespējams uzvaras, ar viņu ir iespējams uzvarēt un tā tālāk. Un es ticu, ka tu un es, mēs esam tie cilvēki, ja? Ja, tiem lieliem projektiem un tām lielām uzvarām. Mēs visi kopā. Mana izvara ir mūsu kopējā uzvara. Amen. Ja, mana uzvara ir visa kopējā. Un šī Dāvida uzvara, viņa iedrošināja ļoti daudz. Ja. Ļoti daudz iedrošināja. Tieši tāpatās arī kaut kādi slikti momenti mūsu dzīvē, arī slikti ietekmē. Ja. Nevienmēr mēs apzināmies, cik tas slikti ietekmē, bet tas ietekmē. Tas ļoti ietekmē. Un es gribētu, ka mēs kopā vienkārši apskatītos, ar ko Dāvids atšķīrās. Kas bija tās īpašības, kas bija Dāvidam tāds, kas nebija visiem pārējiem tieši tajā stundā, tajā situācijā. Ja? Jo viņš atšķīrās no visiem pārējiem. Ja? Tur bija sapulcējušies simtiem, ja? Karavīri, drosmīgi vīri, kas zināja, kā cīnīties uz zobenu, kuriem bija, apbruņojums un kas bija mācīti. Bet Dāvids no viņiem visiem atšķīrās un viņš uzvarēja. Ja? Viņš uzvarēja. Un es arī gribu uzvarēt. Tu gribi uzvarēt? Cik daudziem no jums dzīvē ir kādas situācijas vai sfēras, kur vēl ir jāpiedzīvo uzvaru? Ir kāda tāda? Ja? Ir, ja? Man arī ir. Jā, starp citu, es gribu vienkārši arī jūs iedrošināt. Tad, kad es dalos šo vārdu, es negribu domāt, ka esmu tāds varonis, supervaronis, visu uzvaru, visu spēju. Protams, ir svēts manā dzīvē, kur es kādreiz jūtos vājš, un arī man ir vajadzīgs uzvaras. Un mēs visi kopā varam mācīties no Dāvida, kas bija viņa gadījumā, kas bija tās atslēgas, ja, kas palīdzēja viņam uzvarēt. Un viena no tām pirmajām atslēgām, kas palīdzēja Dāvidam uzvarēt, ja, šo Golijātu, piedzīvot šo uzvaru un palīdzēt arī citiem uzvarēt, viena no tām sfērām bija viņa personīgā dzīve. Ja, viņa personīgā dzīve, viņa dzīvesveids aizkulisēs, kur neviens viņu neredzēja. Ja. Tur ir meklējumi šie noslēpumi, tur ir meklējumi tās atslēgas. Un Dāvida personīgā dzīve. Ja, Dāvida personīgajā dzīvē. Kā viņš dzīvoja, kad neviens viņu neredzēja. Kad viņš ganīja sava tēva aitas. Ja. Ja. Viss notika aizkulisēs. Ja. Tas nenotika vienas dienas laikā, vienas naktas laikā. Viņš nekļuva par uzvarētāju vienas dienas laikā. Ja. Ja, tas bija process. Ja, tas bija process. Un viena no tām lietām, ko Dāvids piekopa savā personīgajā dzīvē, bija tās garīgās disciplīnas. Ja. Un es ticu, ka tās garīgās disciplīnas mūsu dzīvē viņas ir ļoti, ļoti svarīgas. Ja. Jūs piekrītat tam? Ja? Ja, un īpaši psalmos mēs varam ļoti, ļoti daudz lasīt par Dāvidu, kam viņš veltīja uzmanību. Viena no garīgām disciplīnām viņa dzīvē bija lūgšana dzīve. Ja, viena no viņa garīgajām disciplīnām bija lūgšana dzīve. Viņš ļoti daudz lūdzās. Ja. Neskatoties to, ka viņš bija ļoti aizņemts un tā, viņš lūdzās, viņš daudz lūdzās, daudz meklēja Dievu vaigu. Mēs visi zinām, ka bez lūgšanām mēs maz ko varam izdarīt. Kāds teica tā, maz lūdzam, maz saņemam, daudz lūdzam, daudz saņemam. Bet, protams, svarīgi ir tā kvalitāte lūgšana dzīvē. Svarīgi lūgšana kvalitāte. Mēs varbūt tās stundas, es esmu arī lūdzis, ja, stundu, divas, bet tad tu piecelies un īsti nesaproti, ja. Tu esi kaut ko piedzīvojis vai neesi piedzīvojis, tu esi vienkārši saklausījies, tu esi iekāpis citas zābakos un tas nav tavs, tu mēģini, tu cīnies, ja. Tā tu mēģini novilkt kāds 2 nedēļas, pēc tam vairāk nespēj to darīt. Bet citreiz varbūt tās 5, 10, 15 minūtes, pusstunda vai stunda ir kaut kas tavs, kaut kas ļoti dabīgs, ja, ko tu vari darīt regulāri, un tas ir daudz auglīgāk, ja, daudz auglīgāk nekā iekāpt citas zābakos, ja.
Tā kā lūkšana dzīve bija viens no tiem disciplīnas momentiem Dāvida dzīvē, viņa personīgajā dzīvē. Neviens viņu nespieda lūgt, ja? Viņš vienkārši lūdzās, viņš vienkārši bija Dieva tuvumā. Ja? Tad vēl mēs lasām par viņu, ka viņš bija pielūdzējis, viņš bija slavētājs, viņš pielūdza, viņš slavēja, viņš to darīja nevis tāpēc, ka vajag, bet viņš tā mīlēja Dievu, ja? Ka viņš visu to darīja aiz mīlestības uz Dievu. Ja? Un tāpēc arī Dievs saka par viņu, ja? Ka viņš bija vīrs pēc manas sirds, ja? Viņš tā mīlēja, ja? Tā mīlēja Dievu. Ja, un viss šīs garīgās disciplīnas ir daļa no šīs lielās uzvaras viņa dzīvē un tautas uzvarā. Ja, visas lielās uzvaras, kā es teicu, varbūt atkārtošos vairākas reizes, bet visas lielie panākumi, kas mums stāv priekšā draudz dzīvē, pa lielam ir atkarīgi no mums katru vienu ļoti personīgi. Ja. Kāda ir mūsu personīgā dzīve, kādas ir, vai mums ir šīs garīgās disciplīnas personīgajā dzīvē, vai viņas nav. Ja. Nekas nenotiek tāpatās. Neviena uzvara mūsu dzīvē neatnāk vienkārši tāpat. Neviena uzvara neatnāk mūsu dzīvē, tāpēc, ka mēs esam daudz vai maz cilvēki. Ja? Mēs redzam šajā stāstā, tur bija tik daudz vīru, un tas, ka viņi bija daudz, un tas, ka viņiem bija ieroči, tas vēl nenodrošināja uzvaru. Ja? Ja? Uzvara nodrošina citas lietas. Un tas ir tas, ko Dāvids arī gribēja šeit parādīt. Un viņš bija arī cilvēks, 119. psalmā mēs lasām, ka viņš bija cilvēks, kas ļoti mīlēja vārdu. Ja. Mīlēja vārdu, un viņš daudz laika pavadīja pie Dieva vārdu, pārdomāja bauslī, pārdomāja visu Dieva likumus. Viņš zināja viņus no galvas, viņš kādā vietā saka, es labāk zinu vai vairāk zinu nekā vecai. Tas vienkārši liecina par to, ka šis vīrs bija nodevies lūkšana dzīvē ļoti personīgi. Vispirms viņš pielūdza, viņš slavēja, kā Bībelē ir teikts, vienmēr un par visu esat pateicīgi Dievam, dziedēt viņam slavas dziesmas tā tālāk. Pat ar ķērcošu balsi, ja, tu vari dziedāt vienatnē, un tu zini, nevienam netraucēs, ja. Ja, jo tas nav priekš cilvēka slavēšana, un visa pateicība ir Dievam. Amen. Un lai kāda arī nebūtu tava balss, ja Dievam patiks, kā tu viņu. Dievam svarīgi ir sirds, kā tu to dari, ja, kā tu ķērts, ja. Ja tu ķērts, kā saka, aiz mīlestības uz Dievu, Dievs pieņems, ja viss kārtībā. Man var būt ļoti skaista balss, ja, bet ja motivācija nepareiz, tad Dievs saka, man vienkārši riebjās, ko tu tur dari. Ja. Tā kā tas ir viss ļoti svarīgi. Un mēs redzam tās trīs lietas, ja Dāvida personīgajā dzīvē, tas ir vienkārši lūkšana, slavēšana un vārds, ja. Tas bija neatņemams sastāvdaļas viņa dzīvē, ja. Un pirms viņš kļuva par ķēniņu, viņš vienkārši, tas, ko viņš vienatnē darīja. Un tāpēc, ka viņš to darīja, Dievs redzēja to, un viņš redzēja, šis cilvēks man ir vajadzīgs tieši šajā ārkārtas situācijā. Ja tu pavadīsi laiku ar Dievu vienatnē, neuztraucies, tev darbs vienmēr būs garantēts. Ja, neuztraucies, ja tu meklē Dievu no visas savas sirds, tu lūdzies, tu slavē viņu un tu lasi, neuztraucies, darbs vienmēr tev atradīsies, ja. Dievs visticamāk sūtīs tev ļoti strateģiskās vietās, kur varbūt visi ir izbijušies, kur visi ir nobijušies, pieņemt svarīgas lēmumus. Dievs lietos tevi, viņš sūtīs tevi, ja, lai tu pieņemtu ļoti svarīgu lēmumu citu cilvēku vietā, nevis lai pārmest citiem, bet lai pieņemtu svarīgu lēmumu, lai izglābtu cilvēks, lai palīdzētu, lai atraisītu, lai kaut ko izdarītu ar to situāciju. Tu saproti? Un, manuprāt, tas ir forši. Bet tas uzliek atbildība, ne? Mums tas ir jāsaprot, ka neviena uzvara mūsu dzīvē neatnāks tikai tāpēc, ka mēs esam daudz, vai tāpēc, ka mēs esam hogi, vai vienalga. Es ka viss uzvaras mūsu dzīvē stāv priekšā. Tad, ja mēs katrs viens uzņemsimies atbildību, mēs katrs viens lūksim savā personīgajā dzīvē, meklēsim to laiku ar Dievu, slavēsim viņu, ja, un studēsim vārdu vispirms jau personīgi, ja. Amen. Piekrītam. Ja tava personīgā dzīve ir ļoti svarīga. Savādāk, ja tās nav, ja mūsu dzīvē nav ne lūkšana dzīve, nav nekas, ne pielūgsme, nekas, nav ne Dieva vārdu lasīšana, studēšana, ja mēs visu atstājam tikai uz svētdienām vai lūkšanas sapulcēm, tas ilgi varētu arī neturpināties. Ja. Jo tas pamats ir vajadzīgs tavā manā dzīvē. Personīgi es varu droši teikt, ja, visas manas uzvaras ir bijušas pateicoties šādam dzīvesveidam, un visas manas sakāves ir bijušas no tā, kad ir atstātas novārtā lūkšanas, vai slavēšana, vai Dieva vārds. Ja. Tas ir tas, ko es varu droši pateikt. Ja. Visas manas uzvaras nāk no turienes, un visas manas sakāves arī, ja es to nedaru. Ja.
Es palieku vājš, es nespēju sev kontrolēt, nespēju sev savaldīt, ja? Un miesa, filistietis sāk ņemt virsroku un es sāku maksāt, ja? Es pakļaujos un tā. Bet vai mēs to gribam? Amen? Mēs to negribam. Dievs grib mūs vest uzvaras gājienā un lai mēs neesam pakļauti ne pasaulē, ne miesai un tā tālāk, ja? Tā ir pirmā lieta, kas ir ļoti būtiska un ļoti svarīga, ar ko Dāvids atšķīrās. Un, ziniet, tas parādījās tikai situācijā, un bieži vien tas parādīsies tikai situācijās. Ja? Tā kā mēs esam šeit, pa lielam, pēc kā tu mērīsi, ja? Kurš ir garīgāks, vai kurš nav, vai kurš ir pavadījis laika Dievu vairāk vai nē, to būs grūti izmērīt un vai to vajag. Bet situācijas un apstākļi, gan draudzes dzīvē kopumā, gan arī atsevišķi, tas viss parāda, ja, kur mēs katrs viens esam. Ja. Vai ir bijis tas personīgais laiks ar Dievu, vai ir, kā saka, saknes viņā ielaistas, ja, vai ir pamats tur, vai nav. To vislabāk to apstākļi parāda. Ja. Vislabāk, vispiekrītiet tam. Ja. Ja, mēs jau varam vienalga, ko teikt, un tur Dievs varans, un ja tā nav patiesība, agrāk vai vēl tā nāks gaismā un kritiens būs liels. Jā, tā kā tas ir ļoti svarīgi un ņemsim to tiešām tā pie sirds un droši var teikt, ka viens no tiem noslēpumiem Dāvida uzvarai ir tieši viņa sakārtotā personīgā dzīve, šīs garīgās disciplīnas, kuras viņš piekot. Jā. Mēs gribētu iedrošināties pirms sev, piedodiet, būšu egoists, es vairāk par sevīm, ja, un gribu arī iedrošināt jūs, ja, pārbaudiet savu personīgo dzīvi, savas garīgās disciplīnas, ja, kādā stāvoklī viņš šobrīd atrodas. Ja. Ja, tas ir ļoti svarīgi, un tā būs atkarīgs gan tavas personīgās uzvaras, gan arī kopējās. Ja nav manā dzīvē šo uzvaru, tad par ko mēs runājam, ja, tad kādas uzvaras mēs varam piedzīvot, ja, visi kopā. Ja. Vispirms Dāvids piedzīvo šīs uzvaras savā personīgajā dzīvē, un tikai tad viņš parādās publiskajā telpā, un tur viņš arī piedzīvo šīs uzvaras. Kādā veidā? Tāpēc, ka viņš ir mācījies uzvarēt vienatnē. Tā kā viņš ir viens, tā kā neviens neredz, ja ka viņa dzīvība ir apdraudēta, viņš ir cīnījies, viņš ir uzvarējis, un tāpēc viņš publiskajā telpā arī, kas saka, sevi pierāda. Ja. Otra lieta, ar ko viņš atšķīrās no visiem pārējiem, ar to, kā viņš skatījās uz lietām. Ja? Kā viņš skatījās. Ja? Ko visi redzēja? Visi redzēja filistiešus, redzēja šo lielo milzemi, ja, kurš iznāca priekšā. Bībelē vēl ir veltīti vairāki panti, kas parāda, kāds viņš bija, raksturo viņu. Ja, visi redzēja šo milzemi, visi redzēja šo filistieša Golijātu, šo lielo problēmu, un visa tauta redzēja viņu kā problēmu, un neviens no izvēlēšiem neuzdrīkstējās iet cīnīties ar viņu. Ja. Bet Dāvids visu to situāciju redzēja pavisam savādāk. Man patīk, kā kāds teica tā par šo situāciju. Visi redzēja lielu problēmu, bet Dāvids redzēja nevis lielu problēmu, bet viņš redzēja lielu iespēju. Ieklausiet. Viņš redzēja lielu iespēju, kuru viņš negribēja palaist garām. Wow! Es domāju, ja mēs tā varētu teikt par visām dzīves situācijām, vai tu vari teikt tā par savu Golijātu savā dzīvē? Nevis, ka tu skaties uz viņu, viņš aizēno Dievu, ja? Es pat Dievu vairāk neredzu, ja? Vai tomēr tu varētu teikt, nē, štrunce to Golijātu, bet es redzu lielu iespēju, kuru es negribu palaist garām. Man liekas, ka, ja mēs tā godīgi reizēm, man liekas, ka mēs redzam lielu iespēju aizlaisties. Nevis lielu iespēju, kuru nevajadzētu laist garām. Tāpēc Dievs kārtoja Dāvida ceļus, tāpēc, ka viņa sirds bija tāda. Tu saproti, par ko iet runa?
Dievs redzēja Dāvida sirdi, Dievs pazina, Dievs zināja, ka viņš šo pārbaudījumu izturēs. Un Dievs zināja, ka nav neviena cita cilvēka, kas šajā situācijā varētu izcīnīt šo uzvaru. Jo šis vīrs ir daudz laika pavadījis gan lūkšanās, gan slavēšanā, pielūdzot viņu, gan Dievu vārdu studēšanā, pētīšanā un tā tālāk. Dievs redzēja, ka starp Izraēlu bērniem nav neviena. Atcerieties kādā citā vai Ecihela vai kur tur teica, ka viņš meklēja, kas nostāsies par viņu tautiešiem, bet viņš neatrada nevienu. Dievs meklē, Dievs meklē, un Dievam ir svarīgi cilvēki, viņam ir svarīgi, mēs esam svarīgi viņam, mēs esam svarīgi. Un, manuprāt, šī situācija 17. nodaļa, tā domājot par Dāvidu, manuprāt, tā ir arī brīnišķīga aina par Jēzus Kristu, kurš ienāk situācijā, ar kuru cilvēki netiek galā. Jēzus arī ienāca mūsu dzīvē, ienāca mūsu situācijā, ar kuru mēs netikām galā ar grēku. Viņš ienāca, viņš ieņēma mūsu vietu, viņš samaksāja pilnu cenu, viņš izcīnīja. Ir tāda dziesma, Jēzus ir izcīnījis cīņu, bet uzvaru viņš ir devis. Kaut kā tā bija tā dziesma, ko mēs dziedājam arī ļoti sen, ka Jēzus ir tas, kas izcīna šīs cīņas, bet viņš dalās ar uzvarām. Tās ir Kristus. Viņš izcīna šīs cīņas mūsu vietā un dāvā mums uzvaru vai dalās ar šīm uzvarām. Lūk, un Dāvids bija tāds. Dāvids. Un Dievs redzēja viņu sirdi un Dievs viņu lietoja. Tāpēc, ka viņa personīgā dzīve, viņa disciplinētā dzīve, viņa garīgās disciplīnas, gan arī tas, kā viņš skatījās uz lietām. Tāpat viņš skatījās uz lauvu, tāpat viņš skatījās uz lāčiem. Es, kad lasu to vietu, kur viņš stāsta Saulam par to, kā viņš to lauvu aiz skrēpēm ņēmis un sviedz zemē, un par to lāci, es vienkārši bieži vien apstājos tur un es domāju, kā viņš to dabūja gatavu. Kad es skatos uz lauvu, kāda viņi ir un visu tās skrēpes un to milzīgo galvu un es mēģinu iedomāties, to Dāvidu, zēns, tas nav Goliāts, kurš varētu varbūt to lauvu, bet tas ir zēns, Draksīs, viņš paņem viņu pie krēpēm un tad vēl lācis, Jūs visi esat bijuši zooloģiskā dārzā. Un kad viņš pieceļās kājās, 3 metri kaut kur, es domāju, kā šis zēns, varēja uzvarēt, Tas ir apbrīnojami. Līdz ar to, tad, kad viņš ienāk šajā situācijā, kur visi ir izbijušies, Dāvidam tas nebija pārsteigums, ka tāds Goliāts tur parādās. Tas, ko Dāvids redzēja, nebija problēma, bet liela iespēja, kuru viņš negribēja palaist garām. Un, kad jūs lasiet to 17. nodaļu, jūs redzēsiet, ka tad, kad tas Goliāts parādās, Dāvids nevis mūk, bet viņš vēl skrien tur klāt, un sāk prasīt, kas te notiek un kas tas tāds. Un tad tur viss sāk, interesanti, par ko viss tur domāja, tas, kurš uzvarēs Goliātu, tam būs atlaists tur tas un tas saņems, tur meitu. Varbūt tieši šī nepareizā motivācija, varbūt arī viņiem traucēja uzvarēt, es nezinu. Bet tas ir tas, ko vīri tur runāja. Un man patīk, kā Dāvids šeit izsakās, tur 17. nodaļā, viņš saka tādus vārdus, kas tad šis filistietis tāds ir, ka viņš, kurš ir neapgriezīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva kara pulkus. Tā Dāvids skatījās, tā Dāvids redzēja. Mans jautājums ir man un jums, vai mēs arī tāpatās redzam lietas, situācijas, apstākļus savā dzīvē. Vai mēs redzam lielas iespējas, kuras negribam palaist garām, vai tomēr mēs redzam, tā ir mans gals, mana sakāve, cauri ir ar manīm un tā tālāk. Es esmu arī piedzīvojis dažādas situācijas savā dzīvē, kuri bijuši Goliāti un tas ir bijis interesanti, Tur labi. Tad nākamā lieta par Dāvidu, kad Dāvids lietoja pārbaudītas metodas, no savas dzīves, no savas pieredzes, Un to mēs redzam tajā 17. nodaļā, kad viņš iet pie Saula, un viņš saka, ka viņš ies, viņš saka, lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ, tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistieti.
Bet Sauls droši vien paskatījās uz Dāvidu un teica, tu nevari stāties pretīm šim filistietim, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām. Un tad Dāvids liecina par to, kā Dievs viņam ir palīdzējis. Un tad mēs lasām tālāk, ka neskatoties to, Sauls ir kā nedzirdētu, ko Dāvids stāsta, un tagad Sauls piedāvā, kā saka, visu savu okupējumu, ja? Un tad Sauls sacīja, ej tad arī, no 37. panta 2. daļas, ja? Ej tad arī, tas kungs lai ir ar tevi. Un Sauls pats uzvilka Dāvidam savas karavīra drēbes, lika vara bruņa cepuri viņam galvā un apliktam krūšu bruņas, un Dāvids apjos Saula zobenu virs sava tērpa un mēģināja staigāt, jo viņš nebija tam radinājies. Tomēr Dāvids sacīja Saulam, tā es nevaru iet, jo es neesmu tā radis. Un Dāvids atkal novilka visu no sevis nost. Tad viņš ņēma rokās savu kūju, izmeklēja sev no upes 5 glūtas oļus un ieliktos savā gana tarbā, kura viņam bija arī priekš lingu akmeņiem. Bet viņa linga bija tam rokā, un tā tas devās pretīm filistietam. Jā, Sauls dod viņam šo visu, gan savas bruņas, gan visu zobenu, un Dāvids tā kā pirmajā brīdī piekrīt, un viņš visu to paņem un ieģērbās, bet pēc brīža viņš saprot, ka tas nav viņa. Jā, tas nav viņa. Jūs esat kādreiz mēģinājuši, staigāt citu apavos? Nu, tīri garīgi. Jā, tīri garīgi. Nu, nesanāk nekas, vai ne? Nu, lūk, un Dāvids tomēr, viņš saprota, viņš velk nost visu to, viņš saka, nē, es iešu tā, kā es esmu to radis darīt. Un tas vienkārši liecina par to, ka Dāvida metoda bija linga, viņš ar akmeņiem, un es domāju tā, ka tas arī nenotika vienas nakts laikā, ka viņš bija labs metējs. Es pieļauju, ka viņš tur trenējās un brīvajā laikā trenējās, ja, jo viņš apzinājās to atbildību, kas viņam ir. Viņam jau nebija ložmetējs vai vēl kaut kas, ja. Vienīgais, kas viņam bija, šāda veida cīņas ierocis, ja, linga. Ja. Viņš nestaigāja apkārt un neteica, man ir ierocis, es uzvarēšu ienaidnieku tā tālāk, ja. Viņš trenējās, līdz kamēr viņš tik labi bija uztrenējies, ja, ka viņš varēja ļoti precīzi trāpīt. Ja. Un to mēs redzam pie filistiešu. Tad trešā lieta, kas palīdzēja Dāvidam uzvarēt, bija tas, ka viņš pielietoja pārbaudītas metodas no savas dzīves. Lieto to, kas ir tev. Ja. Lieto tās metodas, kuras tu esi lietojis savā dzīvē. Ja. Un, protams, ja viņu mums nav, tad arī uz tā kopējā fona, ja, un arī draudz dzīvē mums jau nebūs ko pielietot. Ja mūsu personīgajā dzīvē nav izstrādājušās metodas vai vienalga, kā mēs uzvaram kārības vai uzvaram kādas vājības savā dzīvē. Jūs piekrītiet? Ja? Ja, ir cilvēki, kas, piemēram, uzvara kādas lietas savā dzīvē, veicot kādas garīgās disciplīnas. Ja? Un tad, kad viņi ir kādā kalpošanā, viņi iedrošina arī citus. Un tāpēc, ka viņi to pielieto savā dzīvē, viņiem tas darbojās un tā tālāk. Ja? Tā kā ir labi pielietot sava paša un nemēģināt kādu atdarināt. Un Dievs lietos to. Un ceturtā lieta, kas palīdzēja Dāvidam uzvarēt, ir tā stiprā pārliecība, ja, ka Dievs ir pārāks par Goliātu. Ja. Ka Dievs ir pārāks par Goliātu. Ja. Ka Dievs ir pārāks. Ir kā tāda zināma lieta, ja. Nu, protams, ka Dievs ir pārāks nekā vēlns, bet tajās situācijās, kad mēs kādreiz nonākam, mēs tā reizēm uzvedamies, ir kā ienaidnieks būtu stiprāks nekā Dievs. Ja. Bet Dāvidam bija ļoti skaidra apziņa par to, ka Dievs ir pārāks, viņš ir spēcīgāks par ienaidnieku. Un piektā lieta, Dāvida motivācija un viņa vīzija atšķīrās no visiem pārējiem. Ja. Viņa motivācija un vīzija atšķīrās no visiem pārējiem. Un par to motivāciju 32. pantā. Un Dāvids sacīja Saulam, lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ, tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistieti. Es ticu, ka
arī tas ir ļoti svarīgs moments, ja, motivācija. Un Dāvids savu pārākumu neizmantoja, lai kādu pazemotu, ja, vai kādu nonicinātu, vai kādam pārmestu un pārmestu tur visiem, ja, ko jūs visi esat tādi mīkstie, ko jūs nevarat, ja Dievs arī jums ir. Viņš visu to nepielieto, ja viņš tā nedarīja. Ja. Bieži vien mēs to dzirdam apkārt, un bieži vien mēs uzduramies uz tādiem brāļiem un māsām, kas mīl tā, savu pārākumu bišķiņu izmantot un sāpināt citus. Ja. Bet Dāvids nebija tāds. Ja. Un paldies Dievam, mūsu kungs arī nav tāds. Ja. Viņš neizmantoja pārākumu, viņš neizmantoja savu pārākumu, lai kaut kā pazemotu mūsu. Ja. Un Dāvids arī, viņš nevienam nepārmeta šeit par to, ka viņi ir nobijušies vai ka viņi neiet cīnīties. Ja. Viņš nesāka bakstīt un grūstīt vai vēl kaut ko, vai nonicināt, vai smieties pa visiem apkārtējiem. Nē, Dievs redzēja viņas sirdī, ja, ka viņš vēlās savu pārākumu lietot, lai palīdzētu. Viņš saka, lai neviena vīra drosma nesaplok šī te Goliāta dēļ. Es iešu un es cīnīšos. Es ieņemu šo vīru vietu, ja. Es izcīnīšu. Ja. Un patiesībā tas, ko Dāvids ar to paveica, viņš vienkārši atraisīja ar visus pārējos vīrus, ja. Ka arī visi pārējie varēja iet un drosmīgi cīnīties. Un domāju, Dievs skatās arī uz mūsu motivācijām. Ja. Un bieži vien arī motivācija ir atslēga daudzām uzvarām mūsu dzīvē. Nepareiza motivācija nav uzvara, ja, ka Dievs redz sirdi. Ja. Atcerieties jaunajā derībā, kad iet runa par lūkšanām, arī tur, man liekas, Jākabs teica tā, jūs lūdziet un nesaņemiet, tāpēc, kad ar ļaunām sirdīm lūdzam. Ja. Un Dievs to redz. Ja. Bieži vien Jēzus Kristus nosūtīja farizējus, ja. Kāpēc? Tāpēc, kad nepareizas motivācija apakšā. Ja. Arī par lūkšanām tā domājot, ar Mateja 6, man liekas, ja, ka viņi to darīja, lai izpatiktu cilvēkiem. Ja. Viņi rādījās, ja, ļaudīs. Nepareizas sirds motivācija. Ja. Bet no malas varbūt cilvēkiem likās, un ka tie tādi ļoti garīgi cilvēki, redz, kā viņi lūdzās dienām un naktīm, ja, un staigā, kā saka, gavēdam un sejas tādas drūmas, un tie saka, jūsu sirds ir nepareizi. Ja. Un lūdzies, cik tu gribi, un gavēt, cik tu gribi, nekas nenotiek, un debesis ir aizvērts, tāpēc, kad ir nepareiza motivācija, un nevar piedzīvot uzvaru. Jūs saprotat? Ja? Un es ticu, ka Dievs redzēja visu šīs te lietas pie Dāvida, ja, viņa disciplinēto dzīvesveidu, viņa lūkšanu, slavēšanu un Dieva vārdu studēšanu. Dievs redzēja, kā viņš skatās uz lietām savā dzīvē, ka viņš skatījās pozitīvi, ka viņš skatījās ar Dievu vārdu uz lietām, ja, ka viņš nekad neapšaubīja Dievu. Viņš vienmēr ticēja, ka ar Dievu visas lietas ir iespējams. Ja. Viņš nekad nemēģināja kādu atdarināt vai kopēt, vai viņš lietoja tās vērtības, ko viņš bija piedzīvojis ar Dievu. Viņš tās nenicināja, bet pielietoja, viņš lietoja to. Un motivācija arī Dāvidam bija pareiza. Un arī vēlāk, kad mēs lasām, kad viņš kļūst par ķēniņu, viņš nekad viņš nenonicināja, viņš nekad nepārmet nevienam. Es ticu, ka tādiem vajadzētu būt arī mums, ne, ka mēs savu pārākumu neizmantojam, lai kādu pazemotu. Jūs piekrītiet tam, ja? Un arī raksti to mums māc, lai tie, kas ir stipri, nes to vājības, kas nav tik stipri. Ja? Un Dievs skatās uz sirdi. Tas ir par motivāciju un par vīziju. Es domāju, tā vīzija, kas Dāvidam bija, arī ir tāda, kas liek mums aizdomāties, vai mēs redzam lietas tieši tāpat. Un tad, kad viņš nostājās Goliāta priekšā, vaigs pret vaigu ar šo situāciju, ar šo problēmu, no kā daudzi, kā saka, bija izbijušies, tad šeit tādas 3 lietas, ja. Ja. Un 46. pantā viena no pirmajām lietām Dāvida redzējums. Es ticu, ka tādam redzējumam vajadzētu būt mums gan individuāli, gan arī kā draudzei attiecībā pret savu ienaidnieku. Un Dāvids saka tā, viņam acīs vienkārši saka, ja. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu. Un tavu galvu es tev nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izraēlim ir Dievs. Ja. Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā. Es tevi nositīšu. Ja. Es domāju, drosmīgi, ne? Bet viņš to varēja ne jau spontāni, ja? Bet tas viss ir treniņa rezultāts, ja?
personīgā dzīve, personīgais laiks ar Dievu, pareiza skatīšanās un tā tālāk. Tas viss kopā sasumējās ar to. Un tāpēc viņš arī var nostāties pretīm ienaidniekam, vienalga kādai situācijai, vai tas ir Golijāts, un pateikt, šodien es tevi nositīšu. Šodien es tevi nositīšu. Un es ticu, ka tādai vajadzētu būt arī tevai manai attieksmei, ja pret ienaidnieku, pret vēlnu, pret grēku, es šodien tikšu galā ar tevi. Jo tas kungs ir manim. Dievs ir spēcīgs man palīdzēt un uzvarēt jebkādu problēmu, jebkādu Golijātu, jebkādu grēku, jo tas kungs ir kopā ar mani. Es tevi uzvarēšu. Viņš neielaidās ar cienījamais Golijātu. Man ir kāda vēsts priekš jums. Vai uzklausīsiet mani, ja? Mēs jau redzam, ar kādu attieksmi Golijāts iet pretīm Dāvidam. Viņš saka, kas es suns esmu, ka tu nāc pie manis ar koku. Ja? Un filistietis nolādēja Dāvidu sava Dievu vārdā. Ja? Filistietis arī nāca dusmīgs un tā. Un man patīk, Dāvids nenobīstās, ja? Viņš saka, es tev šodien nostīšu. Ja? Drosmīgi, tāds redzējums, ja? Es tev šodien nostīšu, ja? Viņš jau dzīvs, bet viņš runā lietas, kas vēl nav, it kā viņas jau būtu. Tas runā par ticību, ja? Es tev uzvarēšu šodien. Un ko Jēzus teica Martai un Marijai? Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu varenību. Jā, mēs ticam, ka būs augšām celšanās, mēs ticam, ka būs tā diena. Jēzus teica, es gribu, lai jūs noticiet, ka šodien es spēju viņu piecelt no mirušiem. Un tas ir tas, ar ko viņš atšķīrās no visiem pārējiem. Viņš zināja savā sirdī, viņš ticēja, ka šodien ienaidnieks tiks pilnībā sakauts. Otrā lieta šeit, 46. pantā, Dāvida redzējums bija, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Lai visa pasaule zina, nevis vienkārši filistiešu saime, kas tur ir nostājusies, lai cīnītos, ja, bet Dāvidam bija daudz plašāks redzējums, ja, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Ja. Viņš izmantoja šos lielos situācijas, viņš nelaida viņu garām, lai ienaidnieks tiktu sakauts, lai viņš tiktu pazemots, un lai Dievs tiktu paaugstināts. Tā bija viņa motivācija, tas bija viņa redzējums. Dievs, es gribu, lai tu esi pagodināts šajā situācijā. Es gribu, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Kaut mēs varētu tā teikt arī par draudzi, lai visa pasaule zina, ka draudzei ir Dievs. Halleluja. Amen. Un trešā lieta ir, ko viņš šeit redz, ir, un kas arī nav nesvarīgi, un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglāb nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam. Un viņš jūs nodod mūsu rokā. Un tas ir tas, ko Dāvids grib pateikt, lai atzīst visu šī kara saime, ka tas kungs neizglāb nedz ar zobenu, kādā citā vietā rakstīts ir nedz ar kara ratiem un tā tālāk, bet tas kungs ir tas, kas izglāb. Tas kungs ir tas, kas izglāb. Nu, lūk, tās ir tās lietas, es ticu, ko mēs redzam šeit, kas Dāvidam palīdzēja uzvarēt šo Golijātu. Un ne tikai palīdzēja viņam uzvarēt šo Golijātu, bet viņa uzvara kļuva par visas tautas uzvaru šajā tik svarīgajā brīdī, kad cīņa gāja par to, kurš kuram maksās, kurš kuram kalpos. Un tāpēc arī gribu iedrošināt vēlreiz katru vienu sevi un arī jūs visus, ka tava personīgā uzvara var kļūt par uzvaru ļoti daudziem. Ja, tavas personīgās uzvaras var palīdzēt daudziem, var daudz iedrošināt un stiprināt. Ja. Ja citi var redzēt to tiešām, ka ienaidnieks var būt pilnībā sakauts, ja, ka ar tevīm ir Dievs, kas palīdz tev, ja, un kad visas šīs cīņas ir uzvarams ne savā spēkā, bet ar Dievu, ka Dievs ir tas, kas palīdz. Ja. Un es personīgi esmu ļoti pateicīgs Dievam par tiem cilvēkiem savā dzīvē, pie kuriem es esmu redzējis, kā viņi tiek galā ar situācijām, kā viņi uzvar. Ja? Tas mani iedrošina, tas mani stiprina, tas iedrošina mani un atgādina, ka tas kungs ir ar mums, ka Dievs ir tepat. Un ja es piesaukšu, Dievs arī man palīdzēs, ja? Arī manu situāciju viņš izvedīs līdz galam un palīdzēs man svinēt uzvaru. Un, manuprāt, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs savās personīgajās dzīvēs piedzīvojam šīs uzvaras. Un tagad mēs savās personīgajās dzīvēs sāksim piedzīvot šos uzvaras. Es ticu,
kad šīs uzvaras mēs redzēsim arī draudzes dzīvē. Ja? Tādā globālā, tādā lielākā mērogā. Bet kamēr mēs savās personīgajās dzīvēs klibojam ar savām garīgām disciplīnām un esam vāji un krītam un tā tālāk, tad es vēlreiz saku, tas, cik daudz mēs esam, vai kas mums ir, tas, ja es pareizi saprotu svētos rakstus, tas nedod uzvaru. Uzvaru dod mums tas, ja mēs katrs viens ar tevīm draudzējamies ar Dievu, staigājam ar Dievu, mīlam Dievu, mūsu dzīves ir nodots viņam, pielūdzam viņu un tā tālāk. Tas, ko Dievs pats teica jaunajā derībā. Tas, ko es pēdējās dienās vēlos, tas, ko es meklēju, ir kas mani pielūgs garā un patiesībā. Ja? Un arī Jāņa atklāsmes grāmatā, kad viņš klauvēja tur pie Laudītijas draudzes, tad arī tur mēs redzam, kādas ir Dieva ilgas. Es gribu ieiet pie tevīm, es gribu apsēsties, es gribu turēt mīlestību, es vienkārši gribu pavadīt laiku tevīm, es gribu draudzēties ar tevi. Es ticu, ka viss uzvaras sākās tieši tur. Nevis uz kara lauka tas viss sākās. Nē, tas viss sākās tur vienatnē ar Dievu. Tas sākās tad, kad tu solīt pa solītim sāc regulāri lūgties. Ja? Neuzliec pārāk daudz, ja? Bet pa drusciņu. Zini, es arī esmu mēģinājis iet uz sporta zālēm, lai tiktu galā ar savu sportisko ķermeni. Jūs tā nesmējieties, tas bija diezgan sportisks. Ja? Jūs vajadzētu redzēt mani pirms 25 gadiem. Bet tāpēc, ka nav tā treniņa, tāpēc arī tā, jā, treniņš ir vajadzīgs, un esmu mēģinājis vairākas reizes. Un ziniet, tad, kad tu ieej sporta zālē, tev gribās jau pirmajā dienā pazaudēt 5 vai 10 kilogramus. Tu paskaties uz tiem, kas tur apkārt ir, atnāk tādi, ja. Tu gribi arī uzreiz tāds, ja. Bet tas tā nenotiek. Un zini, kas ir? Tu tajā pirmajā dienā kārtīgi nosvīsti, ja? Pirmām kārtām vispār viss liekas ļoti garlaicīgi, ja? Tad, kad tas treneris, ir sevišķi, ja tev treneris trāpās, un viņš tagad tu esi nācis tad liela vīzija, ja? Kļūt par tādu muskuļētu, skaistu slaidu vīrieti, un te treneris tagad tev sūta kaut kur skriet, ja? Cik tos apus tev būs jāskrien, un tad viņš tev dod programmu, ja viņš saka, tagad pie šī trenažiera strādā, tagad pie šī trenažiera strādā. Un es jums pateikšu no savas pieredzes, nenormāli garlaicīgi. Ja? Un tā vien gribās visu to pamest. Ja? Un liekas, nekad šos muskuļus apakaļ nedabūs, un nekad arī nebūs, ja šitā te viss turpināsies. Bet patiesībā tie ir meli. Ja? Un mēs daudz esam krituši šajos melos, un tā vietā, lai regulāri turpinātu solīt pa solītam. Ja? Mēs atmetam. Un mēs iekrītam tajos, tagad lūkšu, ja? Un tad vienu dienu tu ritīgi palūdzies, ja? Vienu dienu, un pēc tam 2 mēnešus nelūdz, ja? Vai tagad pēkšņi vainas apziņa atnāk, un jūs zināt, par ko es runāju, ja? Atnāk vainas apziņa, un tagadās tu izrauj Jēzus grāmatu izlasi varbūt pa 1 dienu, un vēl jaunajā derībā, kad Lūkas evaņģēli izrauj caur, tu tik labi jūties, un tu it kā esi uzvarējis to vainas apziņā, pēc tam 2 mēneši atkal nelasīja. Tad kas ir labāk? Labāk, manuprāt, tad labāk ir lasīt kaut vai pa drusciņai, kaut vai pa vienai nodaļai, bet regulāri, katru dienu. Ar kladīti blakus un izlasi nodaļu un lūdz Dievam, Dievs, ko tu gribēji man pateikt ar šo nodaļu? Parādi man tās vietas, tos pantus, tos vārdus, ja, pie kā man jāapstājās. Par ko tu gribi, lai es tagad domāju, Dievs, kur es šodien esmu, kā tas vārds attiecās uz mani, tu zini, tas būs daudz auglīgāk. Ja? Nekā vienkārši tādi maratoni, ja, tādi, jūs saprotiet, par ko iet runa, ja? Un šīs te garīgās disciplīnas, bieži vien šīs te ābeces mēs tā kā noliekam malā, bet patiesībā, es teiktu tā, ja nebūtu manā dzīvē šīs ābeces, ja nebūtu šīs vienkāršības, šie vienkāršie pamati, visādi varētu beigties. Ja? Bet pateicoties šai vienkāršībai, Kristus evaņģēlijam, ja? Lūkšana dzīvei, vārdam, slavēšanai, ka tu ej staigā, pateicies Dievam, ir daudz cīņas izcīnītas. Ja? Un šīs cīņas bieži vien ir bijušas par daļu no draudzes uzvarām kopējām. Ja. Tāpēc nepievilsimies un nedomāsim,
ka kāds mūsu vietā izcīnīs un gan jau viss būs labi, un mēs piedzīvosim daudz uzvaras dažādās sfērās. Un es ticu, ka mums kā draudzē mūsu priekšā stāv ļoti daudz lietas, kur mums vajadzēs piedzīvot uzvaru. Jūs piekrītiet tam? Ja, daudz sfēras, kur mums vajag uzvaru, bet viņas nenokrīt vienkārši no gaisa. Un droši vien tam ir iemesls, kāpēc Dievs no gaisa neber mums uzvaru pēc uzvaras, bet Viņš grib, lai mēs esam iesaistīti procesā, lai mēs kaut ko iemācamies, ka mēs norūdamies. Amen. Un lai Dievs palīdz, ja? Un es gribētu iedrošināt katru vienu no jums, tiklīdz jūs piedzīvojat kādu uzvaru savā dzīvē, dalieties ar to. Nāciet šeit priekšā, lieciniet par to, ko Dievs ir darījis, kā jūs esat šajā situācijā izgājis cauri, kas jums palīdzēja, kādas metodas jūs pielietojat, jo tas stāsts jau nebūs tikai par tām metodēm tā tālāk, bet tas iedrošinās, tavs stāsts iedrošinās. Varbūt kādu, kas zālē sēž un kurš var atmest cerību un kuram liekas, nekad es neuzvarēšu savu šo vājumu, ja? Un jau gadiem es esmu, un es domāju, cik svarīgi ir, ka mēs dievkalpojumos, mājas grupās, visur, kur mēs satiekamies, nevis peramies un runājam par pasaulīgām lietām, bet ka mēs izmantojam šīs lielās iespējas, ja, nelaižam viņas garā, ka mēs runājam par to, kas ceļ ticību, kas iedrošina, kas stiprina, ja, kas palīdz tam brālim arī uzvarēt tās cīņas, ja brāļi ar brāļiem dalās par saviem cīņas laukiem un kā uzvarēt un kā cīnīties, laulātie ar laulātiem satiekās, kā dzīvot, lai būtu vēl labāk laulība, lai būtu vēl labāks vīrs, sievas, kā būt vēl labākām sievām, dalīties tajās uzvarās. Un es ticu, ka Vēlns grib, lai apzakt mūs visā tajā. Bet Dievs atkal grib, lai mēs dalamies tajā. Amen. Lai mēs dalamies ar to, kā mēs uzvaram finanšu jomā, vai kā mēs uzvaram tur attiecībās, ja? Kā mēs uzvaram tur vēl, kā esam pārvarējuši kaunu un esam sākuši evanģelizēt un stāstīt cilvēkiem par Kristu. Tas viss ir vajadzīgs. Jūs piekrītiet? Un viena tava šī uzvara var iedot brīvību un palīdzēt cīnīties daudziem. Ja. Tā kā mācīsimies nevis no tā Jozua gadījuma, kur tas viens, slepeni bija, paņēmis aizliegto un ar savu grēcīgo dzīvesveidu tur, ietekmēja visu to draudz negatīvi, bet būsim kā Dāvids, kurš nevis slepeni grēko, bet kurš slepeni pavada laiku ar Dievu. Amen. Ja, arī abi divi gadījumi, ja, abi divi slepenībā, bet vienā gadījumā slepenībā notiek sliktas lietas, kas ietekmē negatīvu draudzi, otrā gadījumā slepenas lietas notiek pozitīvas ar Dievu, un rezultāts ir tāds, ka tauta piedzīvo uzvaru, draudze piedzīvo uzvaru. Ja. Fantastiski, jā. Vai tu gribi būt tas cilvēks? Vai tu gribi, lai Dievs tevi lieto? Es gribu būt tas cilvēks, kuru Dievs lieto. Bet daudz Dievu vēju ir teikuši, veci, jauni, īpaši jau veci, cena ir jāmaksā, jā. Cena ir kaut kāda jāmaksā, jā. Un es domāju, ka tā cena tieši parādās šajās garīgajās disciplīnās, jā. Ka tava dzīve ir pakārtota tam. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi devis mums savu vārdu, lai mūs mācītu, Dievs, lai mūs stiprinātu, lai mūs sagatavotu, lai mūs labotu, kā Tavā vārdā teicis, ka katrs Tavs vārds ir noderīgs mācīšanai, audzināšanai, lai Dieva cilvēki būtu sagatavoti ar katram labam darbam. Dievs, paldies Tev arī par šo vārdu. Paldies Tev, Dievs, par Dāvidu kā piemēru, Dievs, kuru Tu lieto mūsu dzīvē. Paldies Tev, Dievs, ka Tu šodien parādīji tās atslēgas viņa dzīvē, ar ko viņš atšķīrās no visiem pārējiem, kāpēc viņš varēja izcīnīt šo uzvaru, bet daudz nespēja to. Dievs, es Tev ļoti lūdzu, Dievs, palīdz, ka mēs neesam tas lielais, varbūt, vairums, kas cieš šīs sakāves, bet Dievs, palīdz mums spiesties pie Tevis, Dievs, palīdz mums vienkārši meklēt Tavu vaigu un piedzīvot šīs uzvaras, Dievs, gan savā personīgajā dzīvē, Dievs.
Es lūdzos par sevi, es lūdzos par katru vienu, kas šeit ir Dieva mājās. Es lūdzos par tiem, kas skatās mūsu internetā, Dievs, kas skatīsies ierakstu, Tēvs. Es lūdzos Tev Jēzus vārdā, palīdz mums, Tēvs, spiesties pie Tevis un sāk piedzīvot daudz brīnišķīgu uzvaru, vispirms jau savā personīgajā dzīvē, Dievs. Es Tev lūdzu, Kungs, atjauno. Daudziem vajadzīga, Kungs, šī atjaunošana, Dievs, lūkšana dzīvē, Dievs, pielūkšanā, slavēšanā, Dievs, vienkārši staigāt, vienkārši slavējot, vienkārši pielūdzot Tev, Dievs. Kungs, atjauno mūsu vārdā, Dievs, ka mēs iemīlam vārdu, ka mēs pavadam laiku pie Tavu vārdu, ka mēs studējam, ka mēs mācamies, Dievs. Es Tev lūdzu, Dievs, atjauno, Kungs, šīs garīgās disciplīnas mūsu dzīvē, Dievs. Kungs, mēs atceramies no kāda veida meliem, Dievs, kur vēlns ir mānījis, Dievs, ka Dievs atgriez mūs pie tā. Dievs palīdz mums, Dievs, nošķirties, nodoties priekš Tevis, lai Dievs sāktu piedzīvot šīs uzvaras, Dievs, savā dzīvē. Kungs, Tu zini, kurās dzīves sfērās, Dievs, mēs šodien, Dievs, ciešam, kurās dzīves sfērās ir šie Golijāti, Dievs, šie filistieši, šī miesa, Dievs, šī pasaule, Dievs, un Dievs, šajā izšķirošā brīdī, Dievs, kad notiek šī cīņa, Dievs, par mums, Dievs, par mūsu gribu, Dievs, kam mēs kalposim, kam mēs maksāsim, Dievs. Kungs, Tu redzi tos brāļus un māsas, ka šajā brīdī šodien ir varbūt tieši šajā izšķirošā stunda viņu dzīvēs, Dievs, kad notiek šī cīņa par viņiem, Dievs, vai nāk vai nenāk, lūgt vai nelūgt, slavēt Tev vai neslavēt, sakot Tev vai nē, vai kalpot Tev vai nē. Kungs, Tu zini, kur mēs katrs viens atrodamies, un es Tev lūdzu, Kungs, Jēzus, lūdzu Tev, Kungs, Jēzus, palīdz, Dievs, piedzīvot šo uzvaru, palīdz uzvarēt, Dievs, šo Golijātu, šo milzeni, Dievs, Jēzus vārdā. Tu esi pārāks par visiem milžiem, Tu esi pārāks par visiem Golijātiem, Tu esi pārāks par visām nespējām, Tu esi pārāks par visiem grēkiem, Tu esi pāri visam, Dievs. Tu esi pāri visam, Kungs, halleluja. Un Tu esi nodrošinājis ar visu nepieciešamo, lai mēs varētu uzvarēt, Dievs. Kungs, Tu devi spēku Dāvidam uzvarēt lauvas un lāčus, un Dievs, Tu biji kopā ar viņu, kad viņš uzvarēja Golijātu. Dievs, Tu neesi mainījies, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tu neesi mainījies. Un es lūdzu, Dievs, palīdz daudziem, palīdz man, palīdz mums daudziem. Dievs, satver Tavu labo roku, Dievs, satver Tavu alkoni, debes Tēvs. Un atzīt, Dievs, ka mūsu uzvaras nav mūsu zobenos, ka mūsu uzvaras nav mūsu kara ratos, Dievs, ka mūsu uzvaras nav skaitļos, Dievs, nav vecumā, Dievs, bet ka mūsu uzvaras noslēpums, Dievs, ir Tevi. Ka mūsu uzvaras noslēpums ir Tevi, mans Dievs. Ka Tu esi tas, kas dod šo uzvaru, mans Dievs. Halleluja, Tēvs, Tev lūdzu, Jēzus vārdā, ka mēs sākam piedzīvot šīs uzvaras vienu pēc otras, un ka mēs varam dalīties, ka mēs varam liecināt par šīm uzvarām viens otram, ka mēs varam stiprināt viens otru, iedrošināt viens otru, palīdzēt viens otram, uzvarēt, izcīnīt, Dievs, tās vājības mūsu dzīvē, Dievs. Lai mēs kā draudz kopumā varam piedzīvot lielās uzvaras, kas stāv vēl priekšā, kas ir jāizcīna mums, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es Tev lūdzos par Rīgas draudz, Dievs. Dievs, Tev priekšā stāv daudz lietas, Tēvs, un es Tev lūdzu sagatavo, Dievs. Sagatavo, Kungs. Sagatavo, debes Tēvs, lai nav mūsu priekšā kāda pārsteiguma, Dievs, kur mēs padodamies, bet ka esam gatavi, Dievs, ir kādai cīņai, ka esam gatavi ne tikai cīņai, debes Tēvs, bet esam gatavi uzvarēt, Dievs. Halleluja! Ka mēs varētu teikt, kā Dāvids, Dievs, es šodien Tevi nosatīšu. Tas kungs ir man. Tas kungs ir ar mani. Halleluja! Halleluja! Slava Tev, kungs! Slava Tev, Dievs! Mēs liekam savu cerību uz Tevi, Dievs. Nevis uz sevi, nevis uz savu spēku, nevis uz skaitļiem, Dievs, ne uz karavatiem, bet uz Tevi, mans Dievs. Solīt pa solītim māc mūs, Dievs. Solīt pa solītim, Dievs. Halleluja! Uzvarēt mazas lietas, Dievs. Uzvarēt mazas lietas. Mazas varbūt miesīgas lietas, Dievs, bet sāk piedzīvot šīs uzvaras gan lūkšana dzīvē. Dievs, palīdz uzvarēt. Palīdz uzvarēt šo garīgo miegu, Dievs, kas traucē lūgties, Dievs. Vēl lasīt Tavu vārdu, vai slavēt, Dievs. Palīdz uzvarēt rūpes, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Ar Tavu spēku uzvarēt, Dievs. Un nodoties lūgšanai, slavēšanai un Tavam vārdam, Dievs. Palīdz uzvarēt, debes Tēvs, ir kāda veida atkarības vai no interneta, Dievs, vai no televīzijām. Jēzus vārdā, Dievs. Palīdz uzvarēt solīt pa solītim. Palīdz uzvarēt, Dievs, to, kas zog mums laiku ar Tevi, Dievs. Palīdz mums uzvarēt, debes Tēvs.
Halleluja, lai mēs varam iedrošināt viens otru, lai mēs varam stiprināt viens otru, lai mēs varam piedzīvot kā draudz vēl priekšā lielas uzvaras, garīgajās cīņās, dvēseļu glābšanās, jaunu draudžu veidošanās, misijās, Dievs, Jēzus vārdā. Tēvs, palīdz mums, Dievs. Halleluja. Paldies Tev, Dievs, par Dāvidu, kā brīnišķīgi piemēru mums, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka viņa uzvara kļuva par uzvaru visai tautai, Dievs. Mēs Tev lūdzu, Dievs, lai mūsu personīgās uzvaras, Dievs, kļūst par daļu no mūsu brāļu māsu uzvarām, Dievs. Ka Tu vari lietot, kungs, šīs liecības par stiprinājumu un iedrošinājumu. Paldies Tev, Jēzus, Tu esi aicinājis mūs, kā mēs lasījām Tavā vārdā. Dievs, ka Tu aicini mūs staigāt Kristus uzvaras gājienā. Un visur, kur mēs ejam, izplatīt Kristus saldo smaržu. Un to mēs arī vēlamies. Mēs gribam staigāt uzvaras gājienā. Un mēs gribam izplatīt nevis kaut ko smirdīt, Dievs, bet smaržīt, Dievs. Mēs gribam liecināt par Tevi. Mēs gribam smaržot, Dievs. Halleluja, Jēzus vārdā. Jēzus, mēs gribam Tevi pagodināt un slavēt. Un Tu esi teicis savā vārdā, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Slāva Tev, kungs, Jēzus. Slāva Tev, Dievs, par uzvarām, kas stāv mums priekšā, gan mazās lietās, gan lielās lietās. Jo Tu esi liels Dievs. Tu esi liels Dievs. Tu esi liels Dievs. Halleluja, halleluja, slāva Tev. Iecelsimies kājās un vienkārši aicinu Tevi, ja Dievs ir uzrunājis Tevi, ja tavā dzīvē ir kāda Goliāta, kāds svērs, kur Tu cīnies, Dievs, vienkārši nāc šeit priekšā. Lūksim kopā. Tie, kas jūs nenāciet priekšā, vienkārši izstiepiet roku par tiem, kas nāk priekšā. Un lūksim Dievu. Vienkārši lūksim Dievu. Slavu Viņam, slavu Viņam, slavu Viņam, Dievs. Brīnišķīgais Dievs, Jēzus vārdā. Mēs lūdzamies. Halleluja, Dievs. Par katru, Dievs, kas nāk Dievs šeit priekšā. Nāk šeit priekšā. Halleluja, slavu. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Nāc, droši. Lai salauztu Jēzus vārdā. Vai tā 10. reize būs 15. Lai salauztu Jēzus, lai salauztu Jēzus, lai salauztu tās. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Viņš uzver savu kaunu vai uzver savu lepnumu. Nāc šeit priekšā. Šeit vieta ir priekšā. Nāc šeit priekšā. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Slava Tev, salaustu Jēzus, salaustu Jēzus. Un visi tie, kas jūs nāciet priekšā, es vienkārši aicinu, ka jūs varat vai no ceļiem, vai vienalga, vai paceltām rokām, ka jūs lūdziet Dievu. Sakiet Viņam, sakiet tās svēras. Un lūdziet pēc Viņas spēka, pēc Viņa palīdzības. Paldies, Jēzus. Mēs arī pārējā zālē vienkārši izsiepsim savus rokas un lūksim par tiem, kas nāk šeit priekšā. Halleluja, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev, Dievs. Slāva Tev, Dievs, slāva Tev, Dievs. Tu esi spēcīgs Dievs. Slāva Tev, Dievs. Tu runā mums. Halleluja, slāva Tev, Dievs. Paldies, Paldies, Dievs mums. Paldies. Visu aklājošu nāc priekšā. Slavu, slavu, slavu. Jēzus atpīrā mūs, debes vārtī vaļā stāv. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Halleluja, slavu. Jēzus vārdā Tēvs, un lūdzos par saviem brāļiem māsām, kas ir nākuši Tavā priekšā. Jēzus vārdā ir mūsu spēks. Es lūdzu, lai šī diena, Dievs, ir šī labā diena, šī pestīšanas diena. Kā Dāvids teica, šodien es Tev nostīšu. Šodien putni ēdīs Tev. Kungs, es lūdzu, dod viņiem šo ticību, Dievs. Noticēt, ka šodien,
ka šodien var būt šī uzvara par viņu vājībām, par to, kas ņem virsroku viņa dzīvē, Dievs. Kungs, Tu dod šo ticību, Dievs, Tu vairo, kungs. Palīdz, Dievs, masticībai, Dievs, dod spēku noticēt. Vienkārši noticēt, Dievs, ka Tu esi varenāks, Tu esi pārāks, Dievs, par šīm ķēdēm, šīm važām, šīm saistībām, šīm atkarībām, Dievs. Lai kas tas arī nebūtu, Tu esi lielāks, Tu esi pārāks, Tu esi spēcīgāks, un mēs pasludinām to šajā vietā Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Šeit nav lielākas ķēdes par Dievu. Dievs ir lielāks par visām tavām ķēdēm. Dievs ir lielāks par visām tavām atkarībām. Dievs ir lielāks, viņš ir spēcīgāks. Halleluja, arī viņa žēlstība ir lielāka. Viņa žēlstība ir lielāka un pārāk par visiem taviem grēkiem, taviem pārkāpumiem. Dievs žēlstības tev pār visam. Un Dieva vārds saka, ja tavas sirds tev pazudina, Dievs ir lielāks par tavu sirdi. Halleluja, tavas sirds var tevi pazudināt. Tavas sirds var tevi vilkt, bet Dievs ir lielāks par tavu sirdi. Un tad ir svarīgi, ko Dieva vārds saka. Un Dieva žēlstība ir pietiekoša. Halleluja! Dievs piedod. Dievs piedod tev. Slāva tev, Dievs. Tu piedod, Dievs. Tu šķīsti, Dievs. Tu šķīsti, Tu atbrīvo, Dievs. Tu sarauj šīs važas, Dievs, šajā vakarā. Jēzus Kristus vārdā. Draudze lūksim, jā, visu kopā. Halleluja! Dievs, Tu esi varans, Tu esi spēcīgs. Mēs lūdzam par mūsu brāļiem un māsām, Dievs, kas ir nākuši, Dievs, savā priekšā ar šo vajadzību, Dievs, ka šis ķēdes tiek sarauts, Dievs, ka šīs vājības tiek uzvarētas, Dievs, ka tiek izcīnītas šīs cīņas viņu dzīvē, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs paši to neizdomājam. Mēs stāvam uz Tavu vārdu. Mēs lūdzam saskaņā ar Tavu vārdu, Dievs. Tu esi teicis, Tu mūs aicini staigāt Kristus uzvaras gājienā. Tu saki savā vārdā, kas ir pasaules uzvarētājs. Tu norādi uz Jēzu Kristu, Kungs. Un mēs ticam, Dievs, Tavam vārdam, ka Tu esi aicinājis mums staigāt uzvarā. Slāva Tev, Kungs, Jēzu. Slāva Tev, Dievs. Slāva Tev, Kungs, par šo vakaru. Slāva Tev, Dievs. Slāva Tev, Dievs, ka šīs cīņa tiek izcīnīta, Dievs. Ka šis Goljāts tiek uzvarēts. Ka šis filistietis tiek sakauts. Ka tā problēma tiek sakauta Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Lai kas viņa arī nebūtu, Dievs, Tu esi pārāks, Tu esi lielāks, Tu esi spēcīgāks. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā ir spēks. Jēzus vārdā ir spēks, draudze, amen. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Halleluja, halleluja. Slāva Tev, Jēzus, slāva Tev. Slāva Tev. Halleluja, halleluja. Jēzus vārdā, Dievs. Lai tiek izcīnīta šī cīņa, Dievs, šī vīra dzīvē, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Lai kāda viņa arī nebūtu, Dievs, Tu esi lielāks un Tu esi pārāks, Dievs. Vairo ticību, Dievs. Pilnīgi uzticēšanos Tev, Kungs. Halleluja, Dievs. Reāli. Es lūdzos reālu uzvaru. Reāli. Tu esi reāls Dievs un Tu dod reālas uzvaras mūsu dzīvē, Dievs. Tu nedalo. Dievs, Tu runā patiesību. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, Dievs, ka Tu dod spēku, uzvaru. Dievs, Jēzus vārdā. Lai kas arī nebūtu, Dievs, ka šī cīņa tiek izcīnīta, Dievs. Un lai Tev ir viss gods un slāva, Kungs. Lai visi, kas ir apkārt, zina, ka viņai ir Dievs. Un ka ar Tevim kopā viņa ir vairāk kā uzvarētāji. Slāva Tev, Dievs. Ka visi ienaidnieki pulki, Dievs, redz, ka ar viņu Tu esi Dievs. Halleluja! Kungs, paldies Tev! Paldies Tev, Dievs, ka ienaidnieka priekšā Tu klāji galdu manai māsai. Slava Tev, varenais Dievs, ka Tu izvadīsi cauri, Dievs, šīm ielējām, jo Tu esi Dievs. Tu esi lielāks, Tu esi varenāks, Tu esi spēcīgāks. Un lai kas tas arī nebūtu, lai tas tiek sakauts un iznīcināts pilnībā Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Lai viņam piedzīvo šo uzvaru, Dievs, savā dzīvē. Uzvaru, Dievs, reālu uzvaru, Dievs. Dievs, vienkārši kāds sajūtas, Dievs,
bet reālu uzvaru, par kurām viņa var liecināt reāli draudz priekšā cilvēkiem par reālām uzvarām, Dievs, un viņa piedzīvo, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Es tev lūdzos, Dievs, kungs, uzvaru, Dievs, šī vīra dzīvē. Jēzus vārdā, kad draudz mēs lūdzam, Dievs. Kad draudz mēs lūdzam, Dievs, tu esi pārāks, Dievs. Un lai kāda nebūtu, Dievs, šī apstākļa situācijas, Dievs, tu esi pārāks, tu esi lielāks, tu esi varenāks, tu esi spēcīgs, Dievs. Halleluja. Halleluja, kungs. Slava tev. Lai šis ienaidnieks tiek sakauts, pilnībā iznīcināts, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Jēzus vārdā, Dievs. Un atjauno, Dievs, šīs garīgās disciplīnas. Jēzus Kristus vārdā. Atjauno šo pirmo mīlestību, mans Dievs, uz tevi. Halleluja, halleluja. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā. Dievs, svētī māsu, Dievs. Lai viņi piedzīvo brīnišķīgu uzvaru. Uzvaras, Dievs, savā dzīvē. Lai kas arī nebūtu, Dievs, tu esi lielāks. Tu esi lielāks, varenāks. Tu esi pārāks, Dievs. Slava tev, Dievs, par tavu vārdu, par tavu spēku, Dievs. Tu sarautieļas, vāžas, Dievs, tu visu to iznīci. Paldies tev, Dievs. Paldies tev, kungs, par šo uzvaru viņas dzīvē, Dievs. Par reālu uzvaru un reālu liecību, Dievs. Halleluja, halleluja. Slava, slava tev, svētī. Svētī, Dievs. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, mans Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Dievs. Paldies tev, Dievs. Paldies tev, kungs, Jēzus. Tas cerības. Kāds man kolēdz un nebūs, Dievs. Vai tie ir apstākļi vienalga, Dievs. Jēzus, viņam saskanās Kungs, Jēzus vārdā, Dievs. Ka viņam uzvar kopā ar tevi, Dievs. Ka viņam uzvar, Dievs. Ka tas ienaidnieks palīdz, dodies spēku, visus ņem vērtības ar uzvaru un atrasties tavā turībā. Lūdzu, Jēzus vārdā, lai nekas Dievs nezinājas. Jēzus vārdā. Es saku reālu liecību par tevi varenajiem darbiem. Dievs, ko tu paveic viņas dzīvē. Tas nav mūsu nopelns, ja nav mūsu skolā kara data Dievs, bet tas esi tu mums sagādās Kristus. Halleluja, slavu, svētī, savā dzīves, Jēzus Kristus vārdā, un viņam tas svētī daudziem citiem. Palīdz, iedrošināt, stiprināt. Halleluja, ar tevi visas lietas un iespējams. Paldies, Jēzus Kristus vārdā, liek savu ticību uz tevi, viņa paļaujos uz tevi, Dievs nevienu uz robeņiem kararām uz savām spējām, bet uz tevi, mans Dievs. Un kungs viņas nespēkā, Dievs, parādu savu vārdu. Lūdzu, lai viņas nespēkā, tos spēks, varenis, parādās, Dievs, lai kas tagad nebūs, Dievs, lai kas krīt, Dievs, tavā priekšā, lai ienaidnieks ir sakauts, iznīcināts pilnībā. Jēzus Kristus nazariešu vārdā, savu lūdzu, Tēvs, reālu uzvaru viņas dzīvē, reālu uzvaru viņas dzīvē, Dievs, ka viņam visur var iet Kristus uzvaras gājienā un izplatīt šo Kristus salduva smaržu, visur, kur viņa iet, salduva smaržu, visur, kur viņa iet, viņa liecināt par tevi varenajiem darbiem, Dievs, lai ienaidnieks ir pilnībā sakauts Jēzus Kristus vārdā. Jēzus
slavu. Jēzus, tu nekad nesaudi. Tu nekad nesaudi. Slavu. Tu vinnē. Tas ir vairāk kā uzvarētājs. Paldies Tev. Paldies Tev. Mēs nespējam tikt galā. Tu ienāc. Paldies Tev. Tu ienāc ar savu žēlstību, savu spēku un palīdz mums. Ja mēs nezinām, daudz lietas, tad mēs krītam. Palīdz mums atkal piesaukties. Paldies cerību uz Tevi. Kungs, es lūdzu, ka mēs katrs viens būtu tajā atziņā, kurā bija Dāvids, kurš atzina, ka uzvara nenāk no zobeniem un kara ratiem, vai skaitļiem, vai vecuma, vai pieredzes, bet Dievs no Tevis. No Tevis nāk mūsu uzvara. Kungs, šajā vakarā mēs liekam savu cerību uz Tevi. Mēs ceram uz Tevi, mēs paļaujamies uz Tevi. Arī šajā vājuma brīdī, Dievs, kad liekas kā, Dievs, es lūdzu, lai mūsu nespēkā Tavs spēks varens parādās. Un es Tev lūdzu, Dievs, par sevi, par katru vienu, vēlreiz un vēlreiz. Dievs, palīdz mums piedzīvot. Dievs, šīs uzvaras savā personīgajā dzīvē. Palīdz mums sākt uzvarēt, Dievs, šīs lauvas un šos lāčus, lai mēs varam uzvarēt šos Goliātus. Dievs, palīdz mums, Kungs. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Halleluja, slāva Tev, Kungs. Paldies Tev, Dievs, par tām dienām, kas stāv priekšā arī Dieva mājā. Paldies Tev, Kungs, Jēzus. Paldies Tev, Kungs, Jēzus, Tu meklē šodien vīrus un sievas, kas nostāsies šajā tik atbildīgajā stundā. Tev ir vajadzīgi vīri un sievas ar tādu sirdi. Halleluja, halleluja, kas var drosmīgi nostāties, kam cerība ir uz Tevi, kas nebaidās. Halleluja, Kungs, Tu šodien meklē. Dievs, šeit mēs esam, Kungs, sūti mūs, Dievs, lieto mūs. Kungs, mēs neesam šeit priekš sevis. Kungs, mēs neesam šeit, Dievs, lai vienkārši ķertu kaifu vai vēl kaut ko. Dievs, mēs esam šeit, lai Dievs, lai kaut ko darīt ar mums, Tēvs, lai Tu var mūs sūtīt, Dievs, lai Tu var mūs lietot, Kungs. Halleluja, halleluja. Dievs, Tu lūdzu lieto katru vienu. Arī šajā nedēļā, Dievs, lieto, Dievs.
ļauj piedzīvot uzvaras, liecināt par tām, palīdzēt citiem, iedrošināt, stiprināt ar to, kas mums ir. Kungs, mēs negribam staigāt svešos apavos. Mēs gribam būt mēs paši, tādi, kad mēs esam. Un lietot to, ko tu esi devis mums, ko esam piedzīvojuši, ko esam redzējuši. Mēs gribam lietot to mazumiņu, ko tu esi devis mums. Halleluja, negribam nevienu nonicināt. Mēs negribam izmantot savu pārākumu, Dievs, lai kādu pazemotu. Mēs gribam lietot savu pārākumu, lai palīdzētu, lai celtu, lai iedrošinātu, lai stiprinātu. Kungs, šeit mēs esam, lieto mūs. Kungs, es ticu, ka tu ļaus mums redzēt vēl daudz uzvaras, gan savā, gan citu cilvēku dzīvē. Es ticu, Dievs, ka mēs dzirdēsim daudz brīnišķīgu liecību. Mēs ticam, Dievs, ka šeit mēs redzēsim daudz ienaidnieku trofeju, kur tu esi palīdzējis, kur ir bijusi brīnišķīga uzvara. Paldies Tev, Kungs, Jēzus, svētī savu vārdu, lai tas runā uz mūsu sirdīm, Dievs. Lai tas atgādina mums, kas mēs esam Tevī. Halleluja. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā. Amen. Dievs labs, vai ne? Dievs labs. Liksim kājās, dziedāsim himnu. Dievs svētī Latviju, uzdarbo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Dievs svētī Latviju, uzdarbo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Kur Latviju meitas ziem, kur Latviju dēli ziem, laid mūs tur, laid nediet mūs Latvijā. Kur Latviju meitas ziem, kur Latviju dēli ziem, laid mūs tur, laid nediet mūs Latvijā. Slava Tev, Dievs! Paldies, ka esi runājis uz savu draudzi. Palīdz mums saprast to, ko mēs esam dzirdējuši līdz galam, izprast to pilnībā, Dievs. Paldies Tev par Tavu vārdu. Paldies Tev, ka Tu mūs lieto, lai runātu savu tautu. Paldies Tev par stiprinājumu, Kungs. Mēs Tev lūdzam, lai šī vēsts ir ar mums, lai tā iesakņojas mūsu sirdī. Iesakņojas tā kārtīgi. Nevis līdz brīdim, kad mēs izējam par šīm durvīm ārā, bet arī tālāk, kad mēs ejam savās darba vietās, ejam būt sadraudzībās ar draudzēm kristiešiem, draugiem kristiešiem, draugiem nekristiešiem. Esot mūsu ģimenē, Dievs, visur. Dievs, esi Tu mums ikvienā mājā. Jēzus vārdā. Amen. Paldies, draudzi. Mēs kaut ko saņēmām šodien? Saņēmām šodien? Nu tad vēlreiz aplausi.